auseklītis, ugunskrusts, zalktis. Vai kāds ir izskaitījis, cik rakstu zīmju ir lielvārdas jostā? Un kas tā īsti ir? Vai tikai tautas lietišķās mākslas meistardarbs? Vai arī jostā ir ierakstīta mūsu tautas pagātne, tagadne un nākotne? To skatieties folkloras programmā Klēts. Audējas rati, kura auž no galvas. Tad šis rakstiņš ir tas populārais, viņu lielvārdē sauc varbūt arī citur par pāegles jostu, par pāegles jostas rakstu, jo šī josta ir tā, kas ir publicēta, un arī viņa ir tā, kur ir tulkota. Publicēta tamdēļ, ka viņa ir Latviju rakstos iekšā, šis te jostas variants, un līdz ar to audējas, ja viņas grib aust lielvārdas jostu, viņām nav cits paraudziņš kaut kāds, viņas vienkārši viņu kopēja. Kad es 80. gadu sākumā biju Latvijā, toreiz bija Ancis Epners un Vints Igaunis, bija uzņēmuši filmu par lielvārdas jostu, un es to redzēju. Un tas man deva milzīgu impulsu, un tad aizbraucot uz Vāciju, es vērsos pie tās sievietes, es viņai faktiski pie viņas darbojos kādu laiku. Viņa mistiķi un dziedniec un tā tālāk, un gaišreģe. Un tāpēc es domāju, ka viņa ir cilvēks, kas varētu varbūt kaut ko pateikt par to jostu un parādīja. Un viņa sāk lasīt kā no grāmatas, un tur bija tik milzīga gaismas klātbūtne un tāds spēks, ka mēs abas divas raudājām. Un tad es sapratu, ka jāatved uz Latviju, jo tas bija tāds posms, kur Latvijā bija diezgan nospiesti cilvēki. Un cerības arī bija jau gandrīz vai zudušas. Un es viņu iztulkoju, atvedu, tur palasīju, un tad es pati biju prom uz 4 gadiem Indijā, Himalājos. Un atbraucu un dzirdēju, ka viņi ir ļoti izgājusi tautā un ļoti palīdzējusi. Tā kā es ļoti priecājos. Tad, kad es izlasīju to, tur bija Rozītes raksts par to, kā viņa ar vienu vāciju. Rasma Rozīte, viņa bija, te parādījās tas teksts, man arī viņš te kaut kur mājās ir. Viņa runā ar vienu Vācijas gaišreģi, un tā viņai tulko lielvārdas jostu. Bet nav jau zināms, kura lielvārdas josta viņai tur līdzi bija, ko tulkot. Vai tā bija tās vienīgais, nezinu, kāds, nezinu, kā viņi var sakt to vienīgo eksemplāru, kas bija tas īpaši, ko Paegle visu mūžu auda. Paegle tikai to vienu atkārtoja, katreiz atkārtoja. Bet man jau tik ļoti patīk par labāku visu, ka katrs kaut kas cits. Un viņa lasīja kā no grāmatas, un viņa principā teica, ka tā ir grāmata, ka tā ir mūsu svētā grāmata, ka tur ir ierakstīta mūsu tautas programma, mūsu liktenis. Pagātne un nākotne? Pagātne un nākotne. Tāpat kā cilvēkām liktenis nospraust, tā jau arī tautām ir. Un kā josta ir ļoti, ļoti sena, tāpat kā mūsu tauta. Ļoti, ļoti sena. Vācu mistiķi tulkoja tieši šo jostu? Viņi tieši šito te tulkoja, un viņi saka, ka josta sākusies visu kosmosā, un ka mūsu tauta bezgalīgi veca, un starp citu Dalai Lama, tad, kad viņš bija Latvijā, viņš arī teica universitātes lekcijā, viņš teica, jūsu tauta ir bezgala sena un arī jauna tauta. Un mans skolotājs arī, viņš bija Latvijā un deva lielu svētību no Indijas. Un viņš toreiz arī teica, ka jums ir ļoti liels, bagāts mantojums no senčiem, ko jums nekad neviens nevarēs atņemt. Bet ka uz tā pamata ir jāaug tālāk. Jūs ticat, ka zīmēm piemīt maģisks spēks? Tad, kad ir jāmācās zināšanas ar to ticības lietu, ir tā pavisam interesanti. Bet es tam neticu, neticu. Tas tāds vienu gadu, tas ir tāds, man liekas, cilvēka attīstības līmeņa jautājums. Jo, protams, ja tā ņem no visām faktiskajām lietām, josta, zīme, ja? Bet atkal otrādā, kad sāk skatīties, cik tās zīmītes ir vecas un kā tad viņas tik vecas būdamas atnākušas, it kā nemainīgas ir, ja? Un kāpēc tad cilvēks neskāpēc katru paudzē no jauna pie viņām pievēršās. Iespējams, ka tur arī kaut kas var būt apakšā ir mazliet vairāk par ornamentu. Un ja pieņem, kad zīmes radās pirms rakstības, tad kamdēļ domāt, kad senie cilvēki ir bijuši muļķāki un nav gribējuši rakstīt kaut ko. Bet ar jostu ir tā, ka, lai kā gribētos pateikt, ka tur nekā nav iekšā, vai arī, ka tur kaut kas ir iekšā, viņai ir tā viņas mistika, man liekas, ir tā, ka cilvēkiem velk cilvēkus pie viņas. Gan tos, kuri netic, gan tos, kuri tic.
kā jūs skatāties uz Lielvārdes jostu kā uz etnogrāfisku priekšmetu, vai tomēr tur tās enerģijas ir un informācija? Tikai un vienīgi kā uz etnogrāfisku priekšmetu. Man tur enerģijas nav iekšā. Tāpēc, ka muzejā strādājat? Ne, arī pirms tam es uz viņu skatījos tikai kā uz ļoti, ļoti smuku un interesantu tādu audekla gabalu. Kā tu vari skaidrot, ka vienā novadā tik grezni josta un citos novados Tas vienkārši jau no strīpiņas? jaudīm paskatieties, kādi te lielvārdie vislabākie savākušies, tāpēc arī ir vissmukākā josta. Jā, ko domājat? Negribās jau sagraut Lielvārdē strādājot un dzīvojot to ilūziju, ka šī josta pieder tikai Lielvārdei. Bet, ja paskatās materiālos, tad viņas nāk no, ne tikai no Lielvārdes. Tikpat labi man šķiet, viņa varēja saukties par Rembatas jostu, tikpat labi Ledmanes jostu. Tā ir tāda varbūt veiksme Lielvārdei, ka te ir dzīvojis Arveds Paigli, kurš tieši šo variantu ir popularizējis. Un šis variants, viņš tiešām nāk no Lielvārdes. Kā var zināt, kur jostā ir sākums un kur gals, no kā var sākt tulkot? Viņa tā skatījās, jā. Es pat jums tagad precīzi nepateikšu, viņa sāka no šejien, tā. Un beigās viņa teica, šajā zīmē jūs uzvarēsiet, beigās ir auseklītis. Ka Dievs mūs bezgali mīlē un vienmēr bijis ar mums, un ka agrāk mums ir bijušas ļoti augstas zināšanas, un viņi to sauc par astronautiem, kosmonautiem no debesīm, ka droši vien tās pasaules bija vienotākas senos laikos, ka te ļoti bieži mūs apciemoja, ka mēs spējām mainīt likteņus ar krāsām un gaismām un skaņām, un ka mēs esam ļoti svēta tauta, un ka šeit ir bijis visspēcīgākais enerģētiskais tīkls uz zemes, un viņš vēl vienmēr esot mūsu zemē. Un ka te bijuši ļoti daudz svētas, ne tikai svētvietas, bet visādas stupas, piramīdas un tempļi. Un arī viņa lasīja, ka tas viss nekur nav pazudis. Kaut kas celsies augšā. Jā. Dažām Lielvārdes jostām jums ir zaļa dziļa pa vidu. Kāpēc tā? Ne tikai zaļa, man ir arī zila un lilā un brūna un varbūt melna. Tas ir pēc horoskopa, es lieku. Kam zaļā, kā to var zināt? Zaļā ir vēzim. Tas ir pats vasaras vidus, tā kā Jāņa dienai, kad visvairāk zaļuma ir dabā. Un tādā jostā ja tas dzimis tādā laikā, tas viņa jau uz zaļo krāsu iekšā. Tautas dziesmā zaļas diega vilkšana tiek minēta kā ar maģisku pieskaņu, bet arī te Lielvārdes jostā ir zaļš diegs pa vidu. Tam arī kāda maģiska doma vai audēja vienkārši tā vēlējusies? Vidus akcentēts ar citas krāsas pavadienu ir ne tikai Lielvārdes novada jostās, tas ir arī citos novados, kā mēs jau runājām. Tātad sarkan balts raksts, jā, un dažkārt raksts vidusdaļā akcentēts ar zaļu pavadienu. Es domāju, ka tas nebija dekoratīvu motīvu vadīts. Gan jau kādreiz bija zināšana, kādēļ tas tā ir, bet es to šobrīd vairs nevaru pateikt. Jos sākās ar kosmosu, ka planētām un tā tālāk, planētu dziesmas. Tur arī ir DNS 7 šūnu kods. Vienā vietā, ka ir krusts, tās ir jūsu senču dziesmas, šī ir jūsu vēsture, jūsu stāstījums, no kurienes jūs nākat. Jūs neesat no Eiropas, neesat eiropiska tauta. Jūs ilgi esat dzīvojuši Indijā, tātad Āzijā. Un jūsu vēsture līdzīga Vēdām. Šajā jostā ir visu jūsu informācija, tā ir jūsu grāmata, jūsu programma. Jums bija jāiet krustā. Jums bija pieejama visa debesu informācija. Šī ir zīme, ka ar jums tikās eņģeļi, šī ir absolūtā informācija. Jūs bijāt tik svēta tauta, ka jūsu senči bija spējīgi sazināties ar eņģeļiem. Es vispār domāju, ja man būtu zināšanas, būtu laika, es varētu sameklēt attiecīgās dainas šitam tekstam. Tradicionāli šīs jostas sākās ar kādu centrālo rakstu, ar centrālo rakstu kādu, šī, piemēram, zīme, pagalītes saliktas. Es to skaitu, ka tā ir mājas Pavārda Ugontiņa, ģimenes centrs Pavārda Ugontiņa. Šeit ir 5 mazas zvaigznītes, katrā ziņā tam ir kaut kāda nozīme.
Nu, es ieliku jostas sākumā, jo tas varētu būt bērniņš piedzimis un apkārt viņa aizstāvji ir tēvs, māte, māra un dievs. Tātad 5. Bet 5 ir cilvēka skaitlis. Nu, te vēl. Šī te ir mazliet izgreznota Jāņu dienas zīme, vasaras auggrieži. Šitas te, tie ripulīši. Eziet, vidū ir krupītis. Tas ir, bet tikai tie ragi ir izstiepti un izstiepti, lai būtu dekoratīvs, vairāk iztaisīs dekoratīvs. Tā. Šeit. Šī te, redziet, ir dvīņu zīme. Tie 2 auseklīši. Jā, redziet, viņi sasieti kopā abi ir. Un kaut ko līdzīgu es atradu arī zīmējumā vienā. Nu, un par cik tā ir mana mazmeitiņa dvīņa, no dvīņiem viņa čūska gadā dzimusi, redziet, cik smuki iznāk. Zalaktīts abās pusēs. Jā, saulē 3. vidū arī. Tā čūskas gads. Nu, un par cik viņa ir ugunszīmē, tā uguntiņa iet klīpa apkārt. Sākotnēji ir mēģinājumi bijuši tulkot pēc krāsas. Ja tur ir sarkanāks, ja tur kaut kas savādāks, ja tāds ķiršsarkanāks, vēl savādāks. Bet, kā es teicu, kādreiz senos laikos bija jātiek pie diegiem. Un parasti pie vilnas diegiem tikai tā, ka pati arī krāsoja audēja vai kāds cits, bija, kas krāsoja. Un krāsoja ar dabas materiāliem. Un ar dabas materiāliem jūs nedabūsiet tik koši sarkanu krāsu. Mūsdienās, kad pieejamas ir it kā visas krāsas un cilvēkam ir brīva izvēle, kādā krāsā krāsot, tagad tās krāsu modes mainās pa 5, pa 3, pa 1 gadu, man liekas. Pirms 5 gadiem šī te sarkanā krāsa skaitījās īstā Lielvārdas jostas krāsa. Un mēs paši arī muzejā pieradām, ka tas sarkanais tā ir īstā Lielvārdas jostas krāsa. Atnesa audēja tādu. Un mums visiem likās, kaut kas nav pareizi, un viņai nav īsti nokrāsojies, kā vajag, lai nes atpakaļ, vai pirks kāds. Nopirka. Sarkanās nepirka, šitās nopirka. Man šķiet, viņiem asociējās, ka Lielvārdas jostas īstā krāsai būtu jābūt tā kā Latvijas karogā. Te, kur veca jostiņa, un tā krāsa arī ļoti, ļoti, ļoti līdzīga. Es domāju, pagājušā gadsimtā, 19. gadsimta vidū diez vai zināja, kādā krāsā jābūt Latvijas karoga. Ja? Tur bija cits sarkanums. Tā kā to sarkanuma mode mainās, un iespējams pēc pāris gadiem varbūt vēl kaut kas būs. Bet šī šobrīd ir tā, ko pērk un audēja sauž. Un jo tu vairāk tādas redzi, jo tev liekas, ka tas ir tā normāli. Jūs nākat no sniegiem bagātas zemes. Kalnā, kurā jūs esat dzīvojuši, ir bijis ļoti daudz sniega. Tas nozīmē daudz enerģijas. Bijis kaut kāda kosmiskā katastrofa. Pirms tam mums ir bijuši 2 saules. Sīrijus bija mūsu saule. Un tad kāds kosmisks notikums jūs ir sadalījis jūsu tautu. Kaut kur uz zemes ir jābūt tautai, kurai ir līdzīgas zināšanas kā jums. Un kas pieder pie jums. Jūs tikāt dalīti, un jums palika vairs tikai 2 lielie spēki. Tautas otrā daļa paņēma to līdzi. Un es, savos ceļojumos, man likās, ka tie ir andu indiāņi. Jo viņam reliģija ļoti līdzīga, mentalitāte ļoti līdzīga. Un arī etnogrāfiskās zīmes arī, jā. Senos attēlos ir redzams, kā sēja 19. gadsimtā, piemēram. Patiesībā Lielvārdas josta apsietā valkātājai pie tautas tērpa nevienā dokumentālā attēlā nav redzama. Nav, jo būtībā šo attēlu ir maz no tā tālā senā laika. Ja? Ir tie broca zīmējumi, kur ir redzama Lielvārdas sieva un meita. Tātad tas ir kaut kur 18. gadsimta pats beigu posms. Un tad vēl ir dzīvējis mākslinieks Kārlis Hūns, tas ir 1872. gads. Ja? Kad ir zīmēta atkal Lielvārdas sieva un meita, mēs vienkārši varam redzēt tā laika tērpu variantu, bet pie šiem tērpiem jostas nav redzams. Tur lielvārdietis ir attēlots ar priekšautu savā goda tērpā. Pēc Lielvārdas jostas var pateikt tā, kura sieva, kura meita. Pat labi, man nav galvā aubes. Jaunām meitām, ja arī nav vainagdziņa, tad pēc jostas var pateikt, kura sieva, kura meita. Ja josta ir sasieta uz vēdera, tā ir precēta sieva, ja kreisajā sānā jauna meita. Un nevis mezglā, bet izvelkot cauri Lielvārdas, jo jūs ir vienīgā, kura nav sienama mezglā. 3 reizes ap vidu
maģiskais skaitlis 3, lai nekādi ļaunie gari, ļaunas domas nenāk klāt cilvēkam. Un garums ir tāds, jo druknāka valkātā, jo garākai jābūt jostai. Tā kā vēl kādu sprīdīt uz leju varētu būt. Bet tā ir svētku josta. Darbdienās arī sēja jostas. Un tās bija krietni platākas, varbūt tāda kā šī, jo bija smagi jāstrādā, jānes smagi maisi, smagās dirnavas, lai nepārpolētu sevi, tad puiši un meitas vienkārši ietina sevi platajā lielvārdus jostā. Un tad tie galiņi bija vienkārši aizbāžami te ciet, un uz svētkiem tikai tā tie jostas gali bija līdz bruņču malai. Puiši arī valkāja šādas jostas un vīrieši? Jā. Un īpaši maģiska skaitījās tā jaunā vīra josta, kuru auda meitene pirms kāzām, un tad, ja šim puicim bija josta ap vidu pie laulību ceremoniju laikā, vai tas bija baznīcā, vai kā notika tās ceremonijas, tad tā josta bija īpaši ar tādu maģisku strāvojumu, ar labām domām, un ja tādā jostā, pirms tā lielvārdē saka, ja tādā jostā ietina slimu cilvēku, 1 un 2 tas bija vesels. Viss tiecas uz debesīm. Jūsu liktenis nekad nebūs zemes liktenis, bet vienmēr kosmosa un debesu liktenis. Ja jūs paliksiet pie sava Dieva, viņš jūs vienmēr uzklausīs, jo liekas, ka viņš jūs bezgala mīl. Jūsu tauta nav sākusies dzīvnieciskā, bet jau sirmā senatnē. Jums bija ļoti augsta attīstības pakāpe. Šī josta ir patiesībā svēta grāmata, un to agrāk nesāja tikai priesteri. Tu sēji šādā veidā, priekšā mezglu un tad pāri. Priesteriem bija balti tērpi un ap vidu josta, un tad vēl 3-stūrains lakatiņš. Jā, jūs esat svēta tauta. Eņģeļi jūs mācīja, jums bija viedieni. Agrāk tā ir bijusi milzīga tauta, un tā bija sakars ar Šambalu. Šī josta ir tīra enerģijas raksts, un tā ir bezgalīgi veca. Protams, ka tālā senatnē, kad aizsākās šie ornamenti, viņi nebija ar dekoratīvu slodzi, viņiem noteikti bija kāds saturs, ja? Bet daudziem gadsimtiem ejot, es domāju, ka tā zīme palika kā vizuāls relikts, bet tā slodze, kas aiz viņas stāv, jau tika aizmirsta, jo patiesībā nevienā vēstures avotā nav šī zīmju nozīme skaidrota. To šodien daudz vēlās darīt, atļausim viņiem to darīt, bet nepieņemsim to arī kā vienīgo patiesību. Pie mums lielvārdē saka tā, tāpat kā nav formulas vārda mīlestība vai vārdam dzīve un dzīvība, tāpat arī nevar viennozīmīgi teikt, kas ir lielvārdus jostā. Un ja es ticu tam vai tam, tad tas arī notiek. Par tām visām ziņām no kosmosa, kāpēc ne? Jo es arī uzskatu, ka būtībā gudrākā, prātīgākā tauta nāk no Baltijas jūras puses, tas ir no mūsu senčiem. Ja šajā jostā ir ierakstīts latviešu tautas liktenis, bet ir jau dažādas lielvārdas jostas, ir varianti. Jā, varianti, bet principā jau viņas ir ļoti līdzīgas. Ne? Un interesanti arī tas šai jostai, viņa to pamanīja, ka nekas neatkārtojās. Katram cilvēkam varētu būt šāda pagātnes un nākotnes josta. Noteikti, jā. Bet tur jābūt ar sevišķām spējām, jeb tādu apziņas līmeni, lai to varētu uzaust. Un katrā ziņā tā vācieta, viņa neko nezināja. Par Latviju principā neko, ne par mūsu vēsturi, neko. Un teiksim, priekš manis viss tas, es to vienkārši sajūtu, ka tas tā ir. Tagad mums tas objektīvs iestādīts uz tādām negatīvām lietām stipri, vai ne? Kas notiek virspusē, bet notiek jau arī citos līmeņos ļoti skaistas lietas, sevišķi jau kultūrā. Vienīgi ļoti svarīgi ir apziņas līmeni pacelt. Uz to cilvēku patreiz nestrādā, ir diezgan horizontāli, bet es domāju, tas ir tāds posms. Lielvārdas josta vienīgā visā Latvijā atšķirīga no pārējiem novadiem. Neapšaubām tautas lietišķās mākslas meistardarbs, vai tiešām te varētu būt arī iejausta tautas vēsture, nākotne, tagadne? Es domāju, kā uz to skatās. Tas ir no vienas puses patiešām lietišķās mākslas, tautas lietišķās mākslas meistardarbs, no otras puses, kā jebkurš ģeometrisks ornaments, tās ir maģiskās zīmes. Un maģiskās zīmes meklē un tajās atrod spēku tad, kad ir grūti.
tad, kad ir viegli, Auseklīšus 90. gadu sākumā visi kāra, visi lika, un lielvārdes jostas fenomens uzradās ne agrāk, ne vēlāk, kā 80. gadu vidū reize ar to atmodas vilni. Es patiešām arī pati nedomāju, ka būtu svarīgi zināt, šī ir smags brīdis, ir barikādes, un tagad mēs sēžam vakarā. Es skatos šī zīme. Nē, ir svarīga tās klātbūtne. Un svarīgi, ka izšķirošā brīdī cits atcerās par tās jostas spēku, kā Nībelungu gredzens. Tev nav svarīgi, ka tev visu laiku viņš ir rokās, bet svarīgi, lai kādā izšķirīgā brīdī tev tas ir klāt, šī maģiskā zīme. Ir arī tāds viedoklis, ka katrs cilvēks varot izvēlēties savu zīmi ar roku, braucot pār tām zīmēm, kur silts tā ir viņa Nekā zīme. neatbilst. Nav gadījies, es daudzās vairākās jostās esmu pieskārusi, bet es nekur nevienā zīmē to siltumu nesjūtusi. Nezinu. Muzeja tirgu, tur bija saliktas visas vienādas josta. Viena meiteni droši vien izklāst saklausīs no tā, ka iet vienai jostai pārbrauc pāri, iet jostai, nabaga bērns, ko tu tur meklē tādīs daudzajās vienādājās jostās, tur jau nekas nevar būt. Kad jūs liekat roku virs rakstiem, jūs jūtat kādu enerģiju? Es viņu vispār jūtu, jā. Un šo jostas es izvadāju pa visu pasauli. Visos ūdeņos, svētajos skalojus un tā tālāk. Vai ir kāda nozīme, vai tā krāsa ir sarkana vai brūngana vai oranža? Viņi saka, ka baltais esot kosmiskā informācija un sarkanais zemes. Sarkans balts. Vismaz Eiropas tautām tas vēl viduslaikos bija spēcīgākais aizsarg krāsu salikums, kas saglabājies arī karogos, tā skaitā arī mums Latvijā. Tas, ka gan fašistiskā Vācija, gan tikpat fašistiskā Padomju Savienība tvērās pie spēcīgajām ģeometriskajām zīmēm, viena pie svastikas, otra pie piecstūru zvaigznes, kas ir Lietuvāna krusta paveids. Tas nozīmē, ka tika meklēts kaut kāds papildus spēks tām idejām, ko viņi gribēja dabūt cauri. Bet te ir to zīmju spēks un reizē nespēks. Tu nevari tā paņemt un domāt, es viņu aplieku šā vai tā, un es varu darīt, ko gribu. Zīme, kaut vai par svastiku, jā, sākot no Indijas un beidzot ar indiāņiem, un pa vidu latviešiem, visām daudzām citām tautām ir kreisās puses svastika un labās puses svastika, ugunskrusts. Kreisās skatos tepat šai jostā. Pirmkārt jau apgriez uz vienu pusi, tā ir labā puse, iznāk uz otru kreisā, un turpat blakus ir viens labās puses, otrs kreisās puses. Noejošā saule, uzlecošā saule, nāve, atzimšana. Pirmkārt simetrija, kā tu piedzimsti, tā tu nomirsi, kā tu nomiri, tā tu atzimsi. Un otra secība, arī citas zīmes, daudzas citas tautas no ģeometriskā ornamenta ir aizgājušas uz augu ornamentu, kur šī simetrija ir, bet tā nav tik izteikta, un uz dzīvnieku ornamentu. Mums ģeometriskais ornaments joprojām ir noteicošais. Un tā kā lielvārds jostā, tas ir šīs jostas spēks, pamats un izteiksme. Kurā vietā mēs šobrīd varētu atrasties tajā lielvārds jostā? Es nezinu. Bet šitas ir tās pilsētas plāns, ka te kaut kāda bijusi ļoti liela svēta pilsēta. Latvijā jau no vienas vietas ir svētvietas. Viņš vēl sen nav viss apzināts. Bet te bijis kaut kas sevišķi liels. Kurā vietā, nezinu. Viss jau notiek tā vai tā. Kad tu pati brauc ar roku pāri jostai, jūti kādu siltumu, vēsumu? Pat ja es justu, es neteiktu, jo tās ir lietas. Kā Rasma Rozīte saka, ir horizontālais līmenis un ir vertikālais.
Un tagad mēs sarunājamies horizontālā līmenī. Un līdz ko tu mēģini pateikt vai ieiet kamerā ar vertikālo līmeni, tas ir cits saskaries punkts, veids, un tas citviet izklausās komiski. Klētī ir grūts uzdevums tajā ziņā pamēģināt runāt par to, kas ir vertikālais, ar horizontāliem izteiksmes līdzekļiem. Ir labi, ka tu apstājies, ir slieksnis, tālāk mēs neejam.